Mani sauc Diāna, šī ir Bella. Anija. Tētis. Vai tētis, jā. Tētis Agris. Mēs esam šeit, jo Bella kādu laiciņu pavadīja 10. nodaļā ar onkoloģisku saslimšanu, un viens no posmiņiem mums kā reizi sākās 2. adventē. Tāds Ziemassvētku sajūtas, godīgi sakot, nebija, un bija skaidrs, ka nebūs, un nebija pārliecības, ka mēs Ziemassvētkus arī sagaidīsim mājās, un nebija svētku sajūtas, bija diezgan bēdīgi. 10. nodaļā ir ļoti daudz fantastisks, jaukas, mīļas, labsirdīgas māsiņas. Viena no māsiņām mums ienesa pilnīgās pārliecināti pašceptu kliņģeri, kas tiešām bija ļoti, ļoti jauki un bija ļoti garšīgs. Un pēc tam arī ienes tādu kasti un tādu treku jums arī dāvaniņu un aizskrēja savās darīšanās. Un mēs protams, skatījām, kas tad tādā kastītē ir. Un sapratām, ka tas ir radošo darbiņu advents kalendārs. Un mēs ar Bellu nekad agrāk neko, tādas beigas darbiņas nebijām darījuši. Bella bija 2,5 gadi. Pēc nākamajā rītā sākām ar pirmo darbiņu, un Bellai ļoti iepatikās, un tā viņa katru rītu prasīja. Vai mums šodien būs darbiņš? Pašai bija jāpiespiežās, būsim godīgi, bija jāpiespiežās, un spēns bija tik priecīgi, zīmējot, un kaut ko ņemoties, un pašai bija vieglāk pavadīt to Ziemassvētku gaidīšanas laiku slimnīcā, skatoties uz pamazām arvien vairāk izbakurēto palātu. Mums tā bija istabība. Katru brīdi prasīt darbiņu. Mēs modāmies 6 ar analīzēm, un pirms vēl brokastis bija būtu jau prasīt darbiņu. Tas bija tik svarīgi, un tādā brīdī tas bija arī tāds emocionāls atbalsts. Un es nolēmu, ka es viņai to prieku radīšu katru gadu. Jau 3. advents laiks ir, kad es viņai sagatavoju katru dienu darbiņu. Neesam vairs slimnīcā, tad dažreiz šajā advents mūsu kalendārā ir arī kāds pasākums. Viņš aiziet uz Ziemassvētku tirdziņu vai apstīties gaismiņas Rīgas centrs parkos un tā. Un ir bijis arī tāds reizes, ka kā nebūs darbiņa, mēs kaut kur iesim un tad... Viņa ir brūniņa nevis. Es labāk gribētu darbiņu. Baltaisīt. Mēs šogad uztaisījām paši savu advents vainagu. Nekad dzīvē nebija taisījis advents vainagu. Nē, mēs nekad nebijām dzīvē taisījuši. Mēs ar Bellu un Anniju izveidojām radošo darbiņu kalendāru. Tātad kastē ir 24 stūtas ar dažādiem darbiņiem. Gan vienkāršāki darbiņi, kas ir pirmsskolas bērniem, gan arī mazliet sarežģītāki skolas vecuma bērniem. Tātad katru rītu mēs varam vaļā plūdu un skatāmies, kas tur ir iekšā. Kastē ir viss, kas ir nepieciešams, līme, šķēres, flomasteri, krītiņi un tūtā ir viss, kas ir nepieciešams darbiņam. Tātad šeit mums ir cauruļtīrītāji, piemēram, striķīši un dārpērlītes. Un šeit mēs gatavosim cauruļtīrītāju eglītes. Kas viņa jādara? Tātad mēs izveidojam skumbru. Stop, pagaidī! Es nekur nesteidzos. Imeram striķīti galā. Vai mēs varam to eglīti arī uzkārt kaut ko. Un bez blīņas sienām. Tātad sāk no pavisam īsiem. Das delicious. Atliksim. Un tagad mazliet gājākuši. Palīdzēsiet no brīvta. Grūti ir cauruļtīrītājus pārgriezt. Kur tā vajag? Sakuši. Pēc Bellas paņem malā no šķērēm. Čiks! Lūdzu. Viņi ar visiem ir metāli priekšā, tāpēc viņš tik viegli var izlocīt.
tad es tā palīdzēšu. Nu, lūk. Un tad mazliet tādu nepārāk smuku sāc, bet tā ātrumā. Un mums ir, kur mums pērlītes? Mums ir pērlītes. Nu, redziet, ir daudz visādas pērlītes un viss smuki var salikt uz zariņiem. Un parasti bērniem ļoti patīk visādām pērlītēm darboties. Lūk. Un šis ir viens no tādiem piemēriņiem, ir dažādi darbiņi. Ir gan griežamie papīri, krāsaini dažādi, gan saldējumu kociņi tie saucamie. Viss kaut kas ir, visādas uzlīmītes, un mēs centāmies, lai pēc iespējas dažādāk, lai pēc iespējas interesantāk, lai nav visu laiku tikai krāsainais papīrs līmēt un griezt, bet lai ir viss kaut kas. Sākām mēs laikam ar piparkūku mājiņu, kas ir kā naktslampiņa, ko var uztaisīt, izdekorēt ar glazūriņu un atstāt iedegtu līdz pēc Ziemassvētkiem. Klāt ir gan gaismiņa ar bateriju, gan baltie flomasteri un viss. Būtībā kastē ir viss, kas ir nepieciešams. Kā jūs paspējāt sagatavot tik daudz kalendārus no ņēdeņu bāriem? Tas notika. Es kaut kādu brīvdienas aizdomāt ar zīdēnu laukiem laidu. Jā, man atstāja pāris reizes uz pāris dienām, lai es varētu izlikt visu pa visu dzīvokli. Vienu dienu kaut ko darīju, krāsoju kociņus, piemēram, skaitīju pērlītes, vēl arī lika visādos maisiņos un visu kaut kur. Un tad atlikušo pusi dienas atkal bāzi visu skapīju, jo, bērns atnāk, kociņi, pērlītes, viss. Tā. Viņi visi gāja gulēt, un es paliku Bēles istabā, liku pa kastē. Līdz grūtākais darbs iet agri gulēt.